Čau, čau, draugi, rakari, sekotāji un visiem, kam patīk šis hobijs. Nu ko, pienāca tas brīdis, kad saņēmās uztaisīt arī kaut kādu video, jo ilgi nav YouTube kustināt. Tad šodien būs interesants video, kā jūs redzat, man galvā devus divu cepurīt. Šis video būs pa devus divu. Uzreiz varu iepriekš jau pateikt, tiem, kam nav devus divu, tiem varbūt nebūs interesanti, tie droši ir tālāk, bet tiem, kam ir devus divu un tie, kas plāno pirkt devus divu, varbūt šī informācija noderēs. Video varbūt būs garš, jo es daudz runāju, man patīk runāt, i pa tēmu, i ne pa tēmu, bet tāds es ir, bet mēģinās uzfilmēt jums pa devus divu ar devus divu. Tas ir tā, devus divu, man ir devus divu, bet pats tā tēma šodien būs devus divu ar otro versiju un devus divu ar 3.03 versiju. Tā kā es internetā papētu un ar čomiem parakstās, tur parunā, pakomunicēt, un cik es dzirdēju, tā trešā versija ne visiem patīk. Es personīgi trešo versiju es vienreiz izmantoju pludmalē. Izmaiņas man likās, ka viņi daudz klusāk. Viena lieta man nepatika, jo pinpointers man sāk gļučīt. Pinpointers, kas slēdzas klāt, viņš man kaut kā vairākas reizes negribēja slēgties klāt. Kā viņš to parasti slēdzas normāli klāt otrai versijai, nebija problēmas. Tāpēc tagad man vienam ir viena versija, otram ir otra, un mēs patestēs. Mēs netestēs dziļumu, draugi. Dziļums tas var būs cita tēma, ja kādam interesēs, bet mēs patestēs to, ko visu laiku bļauj, cik es saprotu, ka nav vairs tie signāli. Ka nav vairs tie signāli tādi, tā kā gribētos. Tā kā otrā versija visiem patīk, visi grib pāriet uz otro, jo jaunai esot savādāk, kaut ko nepareizi met. Tad es paņēmu atradumus, man ir daudz atradumu, un mēs patestēs abas divas versijas uz programmu Rakars, kuri uzlikt 13. programmai, 11. programmu pārtaisīt, uz 13. uzlikt programmu Rakars. Tie paši iestatījumi, tikai cits versijas būs. Un paskatīsies, ko tie ID mums rādīs ar atradumiem. Šis ir mans devus divu, ko es izmanto, otrā versija 2.0.0. Pieslēgsies spoli, noteikti, ka viņš bļaustīsies, liks uz skaļrunīti. Nezinu, cik viņš skaļi tagad man būs, īstenībā to vajadzēja uzreiz noregulēt. Programma 11. Rakars. Tie, kas nezin, augšā labā stūrīties piemet adresīt, pa taisno jūs varat tikt iekšā un paskatīties programmiņu. Tā. Skaļumu vajadzēja uzlikt uzreiz. Liekam skaļumu. Cerams, ka jūs dzirdēs, jā? Jo, jūs dzirdēs. Tā, jūtīgums. Es domāju, ka būs jāņem jūtīgums nost, bet jūtīgums stāv 95. Nu, noliks bišķiņ zemāk. Noliks uz 80, lai, ja gadījumā kaut kas traucē. Tā, Rakars programma, otrā versija. Liekam te maliņā. Tā mums izskatās. Rokas man bišķi trīc, piedoveči, bet mēģinās tā spolīt. Spolīt noliks šitā, šitā te smukla viņa taisam. Un sākam. Ņemam pirmo 20-nieku. Cigai, kā jau es teicu, draugi, man liekas, ka 84 šitas bļauj. Nu, nemēģinās dziļumu, uzreiz ņems tūmā. Nu, 86, zemē 84, tā, man liekas, varbūt bija 10 kronu. Bet, 84, 85, tur es šitie tie rokamē pludmalē. Rakstam 86. 86. Es tādu maziņu uzrakstīju. Ņemam šitā. Viennieks, cinkotais. 58. Ņemam. Labais signāls. Tas ir uz otro manējo versiju, kur man patīk, kur es rakstu. Kur es vienmēr raku. 58. Kas tālāk ir? Eiriks. Latviešu Eiriks. Mildiņu virsū. Nu, ņems tīro signālu, lai vieglāk. 87. Tā, jakrāmē šī malā būs. 87. Tā, nākošais. 20 eiro centi. 85. Buļin, pa tuvu es rakstu, draugi, bet pēc tam mēs izies cauri.
Tā, 2 eiro centi. Es biju izgājis ar 3. versiju uz Jūrmalu. Man likas baigi forši kluss. Vienīgais, kas man nepatīk, man gļučīja pinpointers. Nevarēja ieslēdz, neslēdzās klāt. Uzliku 2. versiju saviem apakaļ. Hejā, viss kārtībā. Bet ar to 3. versijas izrak eiro cents, 2 eiro cents vāds. Skanēja it kā melnais krāsainais, bet patīkams. Parasti es viņas nerāku savējo, bet paskatīsies, kā viņš skan uz manējo. Nu, 0,1 un kaut kāds sit krāsa un galīgi garam. 0,1, jūs paskatās. Tas nav rokams, bet es viņu ar 3. izraku. Tas ir viens jau pierādījums, ko es jau tulītos pamēģinās, ka viņš skan, ka tur ir melē un pieliks man liekas krāsainais klāt. Tā kā draugu raka ar man stāst. 5 santīmi. Kā tie? Sauciņi. Tā rāja Latvijā, jā, 2. Latvija. 5 santīmi. 81. Rokamais. Nākošais. Skatās kāds romietis. Smukais. Hejā, sudrabišs. 79. Carinieks. Cik kas ten ir? Carinieks, desinieks, sudrabišs. 87. Ņemam. Rokamais signāls. Nākošais. Angls. Kas tas bija pa krost viņam? Labs sudrabs signāls šitam jābūt, jo šim ir laba kvalitātes sudrabiņa. 70. Ej, to nāc, labs sudrabs signāliši, es saku. 71 parasti man bija gredzens, arī normāls zelts skanēja. Tā, šitas ir Zviedrs, 1712, 3 kroniši, sudrabiši, sūdīgi kvalitātes sudrabiši. 71, rītīgākais, rīžīgs signāls. Tādi jārok, tas ir, uz šitādu signālu es pēdējo zelta gredzenu atradu, bet tas zelta gredzens, ko es atradu, nebija mūsu, tā kā mūsu sajaukums ar kaparu vairāk. Tam bija vairāk klāt dzeltenais, tas bišķi savādāk viņi skan. Tā, Čišuik, kas viņš tāds Ivan Groznī vai kā viņi tur sauc, Čišuik, maziņ kakuts, nāk lielums, kā skanēs. 62. Blin, interesants. 62 cipar labi, bet skaņa tāda doma. Tā, nākošais. Svētais Georgs, kas viņš tāds skaitās, tas čudotvorietis, kas viņš ir Ukraiņu medaļoniši, to es izraku. Vienā vietā, dziļā vietā zem laipa, bet pamēģinās. Blin, viņš tā čārta. Nu, cik lai rakst? Nu, teiks 84. Tāpēc, ka viņam šitas blakus ir, to viņš ķer, jo 40 hertz ir. Ņemam ciet. Cik es teicu? Blin, aizmirs, tik daudz jārunā. Jāliek tas maliņā. Bija 92. 90, karoče, iet šitie te. 92, draugi. Garš video būs, bet neko darīt. Mums ir jāiziet cauri visam, lai mēs saprastu, ko šis saka un ko tās. Nav nekāds profesionālais video, parastais amatiernieks, bet kā itāji latviešu nāmējnieks ar 2, ar 3 mezgliem. Īstais. Tagad jau jaunie nāk ar 4. Hejā. 94. Es zinu, ka 94 ir rītīgs sudraba gredzens man pie jūras parasti. Tā, tagad nākošais. Šitais te ir sakausējums sudrabiši ar bronzu, kā viņiem tur ir 1200 gadi. Borgerkrī vai pilsoņu kara, civilvāra, monētiņa. Bet bronzas sakausējums ar sudrabu 1200 un 1250 jau ir jau bronzinieki, 1200 tie kaut kādi tie gadi jau sudrabiņu, viņam, ka sudrabs gāja uz beigām, kā es stāstīju, tad viņi sāka arvien vairāk jau klāt. Tā kā, jo šī labāk saglabājusies, jau vairāk sudrabs klāt, bet, nu, sakausējums. Parasti viņi skan ar tādu domu.
61, kā jau teicu, dobēs, rokamais, pilsoņkāra, 61. Nu tā, zelta es tur baigi nereklamēs, tur visāds tur zelta, tur izstrādājums, tur viņi skan, kā viņi skan, bet paņēmis laulībnieku maziņo 585, 14 karāti. Viņam vajadzēja būt, bļēkam, kā es neaizmirst, 56, neatcerās, vai nu sirmajam gredzens skan 70, man ir sūdīgāk, man ir apčakarējuši Latvijā. Labi, davai mēģinām. Tā. 60, rokamais. Redzēji, līdzās vai nu izrok šitādi, vai nu varbūt zelta gredzens. 60. Mildiņi, draugi, sudrabiši, pieclatnieks. Nu kā citāds ir bez kājiņa, bet šim ir jābūt arī pārpa 90. 93, draugi. Tā, un nu pats galvenais, it kā galvenais, ne galvenais, krāsainos mēs dzirdēju, visi ir rokamē, Rakars programmiņu otrā versija, ap šifku, kā viņi tur sauc tie citās valodā, bet tie visi rokam. Te būs tie grūtie signāli, bet es viņus tik un tā roku, jūs redzat, es izracis. Nu šito es parasti neroku, šito es paņēmu no garāža, no kastīti. Atslēdziņu pie jūras izrakt, kā viņi skanējusi. 85, tas ir tāpat, tā kā es teicu 10 vai 20, tāpēc teicu šitie te dzeltenie haģačkas, tā skan. Nu šitas ir rokams, ritīgi zelta signāls. Jūs redz? Attaisamais bunžiņai, viņi jārok, cits saka, tur nav ko darīt, tur pils ar šitiem, starp viņiem ir zelts. Cik bija? 63. Tā, korķīts. Es korķīšu roku, tāpēc, ka viņi labi skan, ka viņš šitā stāv. Ja viņš šitā stāv, viņš sūdīgāk skan, bet šitā stāvot korķīts plakaniski, tikko tu iet viņam pāri šitā te, tu šitā nāc, tik, un sāk nokrakšķi. Tanī brīdī, kad tu beidz spolu nos, viņš nokrakšķi, es zinu, ka tas ir korķīts, bet es viņu roku tagad tā, labs mans acitreiz čarks. Labi, paņemam korķīti. Jūs redzēs, kas par rokam uz signālu. Tur viņš ir jārok, viņi nogriezinos nevar, sakausījums kaut kāds ir nerūsējušais. Lūdzu, 62, tīri rokams signāls, bet pagriezīs tulīt uz santu kantīti. Jo, tā, vai grūti parādīt, tulīt es parādīšu tulīt tā, kā viņš, kā tagad spolē vidū, viņš skan labi, bet tikko noiet no spoles, viņš uzdod tādu kraukšķi. Skatās. Dzirdēji to? Vot. Tas ir korķis, bet, es viņus roku tik un tā. Šito opciju var iet iekšā iestatījumos, uzlikt battlekops, tas ir pudeļkorķi. Tur, draugi, šitais ten čārkst var uzlikt jūtīgāk. Tikko viņš dzird to čārkstu, viņš uzreiz iemet viņu mellējā. Tad viņš šitos ņem nost, tad tu korķis neraks, jo viņš jutīs Tikko viņš jutīs to čārkstu, viņš uzreiz iemetīs viņu mellē. Tas ir domāts. Bet to es nekad nedaru, jo automātiski to aizies ganām labām lietām arī. Tā, un pēdējais paņēmis nagliņu. Parasti uz savējo programmu es roku tikai bronzas nagliņas, bet šī laikam kaut kāda metālniece. Bišķi aprūsējos, ko teiks. Jūs redz. 6, 0,6. 0,6. Hejā, nagliņi, nerokam. Nu tā, te jūs redzējat tos signāls. Sākot ar 20 kroņi, kapiķi, sudrabiņi, medaļoniņi, atkal kaut kādu bišķi grūtāks materiāls. Nezinu, ko teiks pildspalva. Pildspalva nav rokam. Tie bija uz programmu Rakars. ID es sarakstīju, secībā es saliku, to mēs izies pēc tam cauri. Kāds man ir tāds rokraksts tāds ir, bet šito slēdzam ārā un ņemam, liekam, darbinam klāt otru metāla detektora versiju 3.0. Slēdzam iekšā, otrs Deus 2, numur 2 ir versija 3.0.3, nu tā ir pat jaunākā. Mikrofoniņi,
Šim jau skaļāk laikam būs jau, ja? Jā, būs labi, uzgriezīs varbūt bišķiņ skaļumu, lai jūs labāk dzird. Šitā. Tā, tam mēs nolik jūtīgumu uz 80, ja? Pam, jūtīgums 80. Tam mēs uz 80 nolik. Vienīgais, ko mēs neizdarīja, grundbalans neieslēdz, bet mums grundbalans nevajag, jo mēs pa gaisu tagad viņu ņem. Un trešā versija. Liekam. Garš tas video būs, kā jau teicu. Sākam visu atkal no jauna un skatāmies. Vai tā būs kaut kādas izmaiņas. Uzreiz pie reizes arī uzmetīs jau acis mēs tā. Tā pamēģinās un uzmetīs, cik rādīja tur, cik tur. Es to skaitu sajūtas, kurš ir kurš. Tā. Trešā versija. Otrs dev uz 2. Numur 2, kā saka. Un sākam. 20. Dāņu krona. 20. Dāņu krona. Tāpat kapeika. Nu. 86. Tā, izmaiņas nekādas. 86 izmaiņas nekādas. Ņemam vieninieki. 1 kronu, šis ir rižīgs signāls, ko viņš saka cinkotais. 56, te bija 58, te bija šiņ zemāk. Rokams signāls, ņemam ciet, 56. Tas ID tur pa vienu lēkāt, tā nav baigā atšķirība. Eiro, 1 eiro, mildiņi. Tā, šitā. 87. Hejā. Mēs ievilkstāt tik tālu tik. 87. Tieši tas pats. Pagaidām izmaiņas nav. 20 eiro centi. Atkal Latvijā. Šitā papīrītī man. 85. Ritīgs rokams, ja? 85 vai 95? 85 bija šitas. Ņemam ciet. Tas pats. Atšķirība nekāda. Rokams signāls. Vot tagad būs pats labākais. Un tagad ir tas brīdis, ilgi gaidītais brīdis, draugi, ka jātais šampānēts vaļā. Vai tās lielās runas būs taisnība, vai tikai ka kādam kaut kas nepatīk, bet es ar savu programmu neroku šitos eirocents. Te ir 0,1, tas ir vispār melnajā. Redzēs, ko teiks trešā versija. Tā, jāpaņem smuku rokā, tā, ievalkam elpu, un ir, jā, ir tāpat, tā. Pilnīgi tieši tas pats. Nezinu, kā es viņu dabūju ārā ar to trešo versiju, ka es staigāju ar jūru. Pilnīgi tieši tas pats, 0,1. Tā, 0,1 mēs tik liekam tālāk. 5 santīmi Latvija. Čotka 80. Šite bija 81. Es teicu, tur to vienu neredz, tur speciāli. Īstenībā pat tīrāk, viņš nelēkā. 80. Tā. Nākošais. Tā, mēs tik tālu tik. Romietis, sudrabs, rītīgais, labais. Pot saplaisais, paskatās, kas tur ir pa vēl virsā. Bet ņemam, kas tur ir. 78. Ko es varu pateikt? Nekāds secinājums vēl neteiks, bet viņam stabili signāli. Jūs redz? Viņam ir stabilāk signāli. Buļin, draugi. Tās šite bija, ka es tev priekiem priecējās un aizmirst. Tā, cik bija? 78. Viņš viņu noķēra un gatavs. Te bija 79, mums romēķis 78. 78. Stabils. Tur jāpierakst, jo tie ap divi jāpatestē. Bļum, baigi interesanti, jo uz manējo viņš lēkai, man liekas. Tā. Krieviši, 10 kapeiki. 86. Te bija 87, 86. Viņš ir bišķi nometis zemāk. Tā, nākošais. Tā, pēc kārtas mums jāiet. Šitais bija Angls. Klausies, kas pa karali tajā laikā. Ej, tu nost acis izbolīs. 68.
Te bija 70, šī te 68. Pa 2 lejā, bet stabils. Blin, vajadzētu abas divas slēgt iekšā. Tā, šitas bija 71 uz manējo versiju. Bet jūs nevar iedomāt, jūs netic, draugi, vai tic, bet paskatās. Viņam nemainās. Viņš ir uztaisīts stabilāks. 3.0 versija. Es pagaidām saku, ka viņi labi. Tā, 70 man bija. Šitie bija 70. Plika muha aizmirst. Jā, 70. Te 71, te 70. Bet 2.0, labi. Čišuik 62. Čišuik bija 62. A šitie tentulīt redzēs uz 3. 61. 61 atzīmējam. 61. Tā. Akal, čudo tvorietis, kā viņi tur sauc. $92, $93, $94. Tas pats varētu teikt. 92. Bet stabili, draugi, baigi stabili. Tā, un kā jau teicu, sudraba gredzena parasti 94 man skanēja. Kā šitam. Viņš bišķi tā kā nometis, bišķi to stoņus nevis pacēlis, tagad cits stāst. Te bija 93, mums ir, puj, es sajaucu, te bija 94, un mums ir 92. Tas pats, kas šitam sudrabiņam. Tā, man jau tie aiziet, jau acis jau šivilierēs. 61 mums bija, reku iet pēc kārtas, 61 ir šitais te brīnums. Blin, es jau skatās, ka es nesajaucu tikai. Jā, 61 bija šitas brīnums, un 60 bija man zelta gredzens, un tad jau aizgāja lielais. Tā, atkal pilsoņkāra sakausējums 61, cik uz 3. Nu, lēkā, bet baigi lēni. Baigi lēni lēkā, 59, 60, tas pats. Te bija 61, te 59, 60, nomests ir nost, liks 60. Tā, sudraba riņķīts, zelta riņķīts bija 60, rokamais, manējais 585. 58. Te ir 60, te 58. 58 uzrakstīts riņķis, zelts, jā. Ciek, lai man nesajūk, te arī zelts. Ciek, man te tik daudzi. Te ir sarakstīts, man baigais grāmatveids. Tā, 93 bija Mildiš, mūsu mīļais Mildiš. 92. Perfekt. 93, 92. Ņemam ciet. Atslēdziņi. Arī sakausējums. 85 rokamais signāls. Tas ir tāds pats tā kā desmitnieks laikam vai 20 bija šitie te. Jā, nu tie haģačks. Ņemam. Kas te tagad būs? Perfekt. 85, 86, 87. Mēs varam rakstīt tieši to pašu 85, jo zemē būs bišķi savādāks. Tā, šitik tālu mēs tik. 63. Zelta signāls. Buņģņai attaisamais. 63. Stabils 62. 62. Korķis. Tagad atkal. Taisam šampāniet vaļā, skatāmies. Krāsainie viss rokamē, i uz mani, i uz šito. Viņš ir nometis bišķi klējā, dobjāk, bet stabilāk. Viņš nemēģina baigi. O, ir krāsainais, ir, ķipā, kā saka, pa krieviski apriģi licā. Te viņš neko, viņš noķer, viņš saka, ir tāds gatavs. To es ievēroju ritīgi. Bet ar korķīti, tūlīt redzēs, kas mums darīsies ar korķīti. Rokams signāls parasti šitas ir, bet laidīs pār pa maliņu, pa čārkstu, un ko viņš teiks? 61, tam bija 63. Jūs redz, un tagad... O, redzēji? Noķēra, šitas labāk noķēra, ka viņš ir čārks nekā manējam. Manējam čārkstu viņš noķēra
bišķiņ knapi, bet paklausas šitam. Vo, 10. Viņš uzreiz noķēra, ka ir melnais un tāda, es roku it kā rokams, bet kas poli pārvalk pār, nerokams, 0,9. Tam bija, 0,6. Nē, 62 mēs rakstīja, draugi, 62 mēs rakstīja kā ciparu, bet, tas pats 62 korķim, un tagad būs pēdējais, būs nagla 0,6, vispār nerokams signāls, taisam atkal šampāniet vaļā. Šis jau arī rokams signāls, bet tikko pāriet tas poli pāri, nerokams. Nagliņa, cik garš video būs, bet piedod, draugi, es tur mēģinu izstāstīt pa savam, pa neamatierniekam, pa pagrabniekam, sēž savā kambarī un runā. Tā, nagliņa. A otro versiju nerok, a trešo versiju raksim vai neraksim. Pilnīgi tieši tas pats. Baigi tū pieliek to. Paliek tālāk. 0,4. 0,4. 0,3. Kaut kur tā lēkā. Nerokams. Šitas ir nerokams. Ko es varu pateikt, draugi? Nobeigumā. Tie, kas sekoja līdz, ja es kaut ko palaidu garām, jūs pasaka man, varbūt kaut ko es nepareizi darīju. Pilnīgi tieši tie paši detektori, tikai cits versijas. Vai attaisīju logu netīšām? Tā, es tā blatnī gribēju tā. Ko lai saka, draugi? Jūs paši redzēja, kā es mācēju, tā es izstāstīju, profesionāls nav, bez scenārija. Kā es safilmēju saviem šķīpiem pirkstiem, tā ir, bet es šoreiz apgriezīju cepurīt otrādi. Ne jau tāpēc, lai jūs neredz, ka devu uz 2 uz galvu man, bet tāpēc, ka tā krutāk laikam, jā, tā viņi staigā visu tad tagad. Un es teiks, lai neapvainojas neviens arī, kad varbūt tur es kaut ko nepareizi, bet, tur ir tā, ja tu redzēsi internetā, tai pašā YouTube, ka kāds reklamē Žigulīts, VS Opelīts, slavēs Žigulīt. Ja jūs redzēsi, kad Opelīts VS Žigulīts, slavēs Opelīt. Tāpēc es YouTube neuzticas, bet, es pats kaut ko mēģinu uztaisīt YouTube, jūs paši tic vai netic, te bez scenārija, bet viss fakti bija uz galdu, viss fakti uz pēc cipariem, un, es liks tā kā āmuru uz galdu, un es teiks, es to otro mainīšu uz trešo, jo man patīk stabili signāli, jūs paši redzēja, nav tie, ka baigi lēkā. Varbūt jūs neredz tai video, tai video varbūt jums neredzas tāds, bet es kustinot roku, es jūtu, es tās skaņas jau klausās, kā viss. Trešā man likas stabili, nav problēmas. Un ir cilvēki, kuriem varbūt, kaut ko gaidīja, baigo, ir leciens no otro versiju uz trešo, bet, tā tik ir mana versija. Cits teica, ka viņi uztaisīja tā trešā, tāpēc, lai to blonģinki jau nav var pieslēgt. Nezinu, bet man apmierina. Pēc šitiem signāliem, ko es skatījos, čotkā. Ko es varu pateikt tiem, kam nepatīk trešā? Ir jau tā, ka grib ieliekt ūdeni un izlīst savus sārā, bet tā nebūs. Tu ielieks ūdeni, tu būsi slapš, tāpat arī ar tām versijām. Viņi ir pavisam savādāk. Es personīgi jūtu to. Es nezinu, ko viņš darīs uz lauku. Tā būs tagad cita tēma. Tas būs cits rāciens un cita tēma. Tāpēc, tiem, kam patīk īkšķīt uz augšu, tiem, kam nepatīk šķirt tālāk, sorry veči, es nevienu nenolieku, es tikai paliku pats pie trešo versiju, cepuru nost kāju pa virs un satiekamies jau nākušajā video.